kāda mums ir komunikācija ar mūsu tuvajiem un kāda ir skolā. Es salīdzināšu gan partnerattiecības, gan arī skolā, piemēram, ar skolēniem mācoties attiecības, kādas mēs varētu veidot. Vai partners var būt mūsu guru, mūsu skolotājs? Sintīja radot par attiecībām. Pagājušajā gadā vadīju burvīgus kursus mūzikas skolotājiem un zināju, man jau bija ideja, ka noteikti nākamajā gadā, tātad šogad ir jāpadalās ar ikvienu, kādas atziņas esmu guvusi, jo katru gadu mēs attīstamies un arī vērts ir iečakoties viens otrā, kā tam mēs vislabāk attīstamies un kā mēs varam viens otram palīdzēt. Ķeramies klāt 14 guru atziņas no šīs burvīgās grāmatas 8 mīlestības likumi, ar ko es tiešām tā kā pilnīgi rezonēju, ka es jūtu, ka man jums ir šis jāpastāsta un ko šis vārds guru vispār nozīmē. Guru piedāvā vadību bez nosodījuma, bez gudrības, kur nav ego, mīlestību, bez gaidām. Un noteikti padomājiet. Tas nav tā kā, ka guru ir viss dzīvē, bet viņš ir tas, kas jums parāda ceļu, kā mācīties. Un, man liekas, pirmā opcija ir tāda, ka mēs tiešām arī varam paskatīties uz mūsu bērniem un mācīties no viņiem, nebaidīties, neiesakņoties, ka tikai mums ir šī taisnība. Tad pirmais ir vienlīdzība, attiecības ir paredzētas izaugsmē. Šo stereotipu man uzreiz lauza, jo es tiešām tā domāju, mēs cilvēkus, kad es viņus zinu, bet mēs tomēr redzam, kā viņi mainās, kā mēs paši mainamies. Un kopā augot, mēs tiešām mācāmies. Un tas ir arī ļoti, ļoti svarīgi. Un kopā iet par šo ceļu. Jo arī ir, protams, cilvēki, bieži vien arī varbūt klasē, mums nav pa ceļam tajā brīdī ar kādu bērnu, jo viņam kaut kas notiek dzīvē. Bet būt atvērtiem. Nekad nevar zināt, kad tas bērns ieliks tajā kopīgā attīstības takā un tiešām uzzinās kaut ko interesantu, vai viņš pēkšņi pastāstīs man kaut ko interesantu un tiešām nebaidīties, jo attiecības ir paredzētas izaugsmēji, jo katru gadu mēs nevaram stāstīt, piemēram, vienu to pašu informāciju un domāt, ka būs cits rezultāts. Mums ir konstanti jāattīstās, mēs redzam, kā pasaule mainās, pat tehnoloģijas mainās. Un tas ir tiešām burvīgi, ka arī mums daudz ko apkārtne iemāca. Otrs, kļūsti par labāku guru. Un šeit ir tiešām tāds fokus, ka mēs mūžīgi varam attīstīties un nebaidīties uz to, ka mēs varam, mēs spējam, un dažkārt tiešām ir jāieliec augstā ūdenī, liekas, ārprāt šo es te noriskēšu, bet es attīstīšos. Tiešām nebaidīties, arī kļūdīties, un šī ir noteikti man pagājušā gada mācība, un tā ir tiešām burvīga, jo es vairāk kļūdos, es tiešām vairāk arī uzzinu un mācos, analizēju. Tāpēc arī fokus uz mācību materiāliem ir bijis caur kļūdām, ar bērniem kopā skatoties, un arī ar vīru mēs pārunājam ģimenē arī kādas ir kļūdas un tiešām to vidi veidot tādu, ka mēs spējam atklāties patiesi par kļūdām, nevis mēs nosodam. Un trešais ir nevadi, bet kalpo. Šeit ir īstenībā ļoti tāds interesants moments. Es tā aizdomāju sevi kā sievieti, uzreiz kā pedagogu, man bieži vien gribās norādīt, ko labāk darīt, šo, to. Un visur tie pirksti tiešām grib norādīt, bet mēs jau kalpojam. Mēs kalpojam, lai notiktu attīstība apkārtējiem cilvēkiem, vai klasē, tātad vai ģimenē. Un ja mēs vadām, mēs bieži vien aizējam ar savu ego. Un tas ego uzreiz mums liek zaudēt. Grāmatā bija minēts lielisks piemērs par budisma meistaru Suzuki, kurš ieradās vienu dienu ātrāk kā plānots, un viņam bija jāvada meistarklases, un viņš sāka palīdzēt apkārtējiem cilvēkiem tīrot logus, un tā parādot, kaut vai viņš ir superliels meistars, un visi klausās viņus, bet ātrāk, ja tie darbi ies apkārtne, uzreiz būs tīrāk. Mērķis jau kāpēc mēs darām, lai palīdzētu viens otram. Tiešām tas fokus bieži vien aizskrien projām. Kāpēc mēs ļaujam to ego, ka rekur es te priekšā kā liels meistars stāstu un visu zinu. Ego nostājas starpā un apkārtēji pat nevēlas uzzināt to informāciju. Un interesantākais fakts, ka lielākais attiecību šķērslis, šķiršanās ir ego, kas izjauc attiecības.
savstarpējas attiecības ar jebkuru cilvēku. Tātad mums ir tiešām ikvienam ir pētījumi, ikvienam, protams, ir šis ego, un mēs ar viņu cīnāmies, un tas ir tiešām liels izaicinājums. Protams, es pati arī zinu, kā tas ir, ka viņš bieži vien tur iznāk, un tev liekas, bet es zinu labāk, un es gribu parādīt. Bet tajā momentā mēs varam diskutēt, mēs varam veidot un saprast, pēkšņi es varu mācīties no šī momenta, un izrādās, nav viena taisnība. Un tiešām noņemot šo lielo slogu, ka ir jādara tikai tā, kā es saku, un nevar būt ne savādāk, tas arī mums kā cilvēkam uzliek tādu lielu smagu nastu, un tāpēc tā foršākā lieta, ka mēs kalpojam, mēs kopā darbojamies, ir tā labā emocija, kur es jūtu to mieru, tā sadarbību kopā ar cilvēkiem, ne tikai skaldi valdi, un šī ir vienīgā mana patiesība. Un šajā procesā arī ir iespēja koncentrēties uz rīcību, uz to cēloni, nevis uz sekām. Tātad mēs meklējam tiešām, kas ir noticis, vairāk skatāmies arī kļūdās to cēloni, nevis, piemēram, sekas. Piemērs ir tāds, ka skolēns atnāk, viņam uzreiz automātiski 2 nav iemācījies neko kontroldarbā, un mums tajā momentā mēs pat nezinām, kas tam cilvēciņam notic, kāpēc viņš nevarēja sagatavoties. Protams, mēs zinām visas atrunas, bet ir tiešām svarīgi arī saprast, kā šo cēloni risināt, lai nākamreiz varbūt tā negadās, kas palīdz, un fokusēties uz to, un guru tiešām uz šo cēloni arī skatās, nevis uz sekām. Jo mēs bieži vien zinām, 2 ir, nav iemācījies, viss ar to pasākums beidzās, bet bieži vien bērniņš iespējams nav sapratis, kā mācīties, un tur jau tālāk tā attīstība nenotiek, tāpēc ir vērts tiešām ieskatīties rīcībā, cēloņos, cik vien iespējams. Tāpēc arī uzdevumus veidojot, mums ir atvēlēts laiks šim, lai paskatītos šo cēloni, kas tad ir noticis. Un šis ir burvīgākais laiks, nevis tikai varbūt tas divnieks, viss sašvīkāts un nepareizi, un tur beigās apstājas tā attīstība, jo bērns domā, man nesanāk viss. 4. Radi labu piemēru. Šis ir tiešām ļoti atbildīgi, jo tev liekas, ka tiešām tev vienmēr pēta, bet mums ir vērts arī parādīt savus vājos posmus, būt atklātiem un parādīt arī stiprās puses un padalīties, kā tam mums izdodas dzīvē ar tām stiprajām pusēm, jo guru mācība ir tāda, ka tev nav vērts stāstīt, piemēram, mans piemērs būtu celies 5 no rīta, bet es pati neceļos. Tātad ir vērts rādīt ar savu piemēru. Man patīk, kā vīrs man vienmēr atgādina, lūdzu, uzspēlēt čellu. Man jau tik daudz darba liekas gāžās uz galvas. Bet vīrs tieši paņem, piesēž pie bungām, rāda savu piemēru, ka viņš to dara. Un arī vērts vienmēr skolotājiem atcerēties, ka mēs rādam ar piemēru. Vecāki arī liekas, kāpēc bērns, piemēram, lamājās, bet mēs paši lamājamies mājās. Un mēs rādam savu piemēru, mēs sakam to, ko mēs darām. Un šis ir labs atgādinājums. Tiešām neprasīt no cilvēkiem to, ko tu pats nedari, bet varbūt skatīties citus piemērus un mācīties no citiem, ko tu vēlies. Nav jēgas sludināt, ko paši mēs nedaram. 5. Atbalsti partnera mērķus, nevis savus. Šis gads tā ir arī bijusi viena no manām kļūdām, es pilnīgi atzīstos. Un pēc šīs grāmatas izlasīšanas tā bija man tāda atklāsme uzreiz pievērsties arī otra cilvēka mērķiem, jo es zinu, ka mēs ilgi esam gājuši tikai uz maniem mērķiem. Ir bijis tāds periods, katram ir savs mērķis, un šī ir bijusi ļoti svarīga mācība, jo mums arī skolā liekas, tagad tu mācies, tāpēc, ka man vajag atzīmi ielikt. Bērnam ir tāds, ko? Viņš patiesībā varbūt gribētu savus mērķus attīstīt, un viņš jau dodas uz skolu, mums jāatcerās ne jau dēļ tā skolotāju, un ne jau tāpēc, ka valstī skolai vajadzīgi tie labie rezultāti, bet viņš dodas tāpēc, lai attīstītos, lai pēc tam dotu to labumu ar savu darbu. Tāpēc šo te ir tiešām svarīgi atcerēties, kāpēc mēs lietas darām un kāpēc mēs bieži vien tik skolotāji ļoti iespringstam padzīmēm vai kāpēc mēs bieži vien savu partneri piespiežam darīt lietas tikai savam mērķim, jo tas ir diezgan sautīgi, jo katram ir savi dzīves mērķi, tas mums ir jāatcerās. Mēs nevaram likt visiem kalpot tikai mums. Mums ir jāatcerās tiešām nesautīgi, ka katrs dara savu. Tur bija pieminēts dharma, tātad mērķis, kas ir
paredzēts šajā dzīvē, ko tu vēlies piepildīt, kas tev interesē, kas tev aizrauj. Un to ir jāatcerās, katram ir savs. Ļoti laba mācība man šogad. 6. Palīdzi partnerim mācīties viņa izvēlētajā veidā. Šeit es saskatu tiešām gan partneru attiecībās, gan skolā. Tas ir burvīgi, jo mēs tiešām katrs mācāmies dažādi. Es tiešām vizualizēju, es mācos ar vizualizācijām. Izdalās 4 veidi, kā mēs vislabāk mācāmies. Un tie ir klausītājs, skatītājs, domātājs, darītājs. Jā, man ļoti, ļoti patīk skatīties. Vizualizācijas man ir ļoti, ļoti svarīgas. Es zinu, ka vīrs iespējams viņam vairāk patīk analizēt, domāt. Un mēs varam tiešām arī klasē likt bērniem pašiem analizēt, kā tad viņi spēj mācīties. Jo realitātē 30 skolēni, protams, ka mēs visiem tagad neizsekosim, kura ir vispēcīgākā pusīte, bet mēs tiešām varam likt viņiem pašiem domāt, skatīties, analizēt, un tad tāpēc arī ir vērts veidot dažādus materiālus, uz ko man ir fokus, lai šis viss flanks tiek apklāts, lai viņi spēj tiešām klausīties, skatīties, domāt, darīt visas šīs opcijas, lai kaut kas aizķerās tur un tiešām prātā arī paliek. Jo īstenībā mēs zinām, tā monotono runāšana visu laiku nepalīdz mācoties mācībās. Un ja vēl skolotājs ir nogurs un katru gadu atkārto vienu to pašu, tas ir vēl grūtāk arī pašam un arī sašam, tātad klausītājiem. Ir vienmēr vērts meklēt radošās opcijas, kā tad mēs iemācāmies dažādi un katreiz eksperimentēt, jo pat bērni mums parāda šīs dažādās opcijas, kā mēs varam mācīties. Ķeramies pie 7. Nekritizē, nenosodi un neaizvaino. Man liekas, mēs katrs kāpjam it sevišķi pedagoģijā un izaugsmē uz šī grābekļa, un es teikšu, ka tas ir grābeklis, no kā mums visu laiku jāmācās, jo atceramies, kā ir tad, kad kāds mūs aizvaino, kā mēs jūtamies, un cik daudz negatīvas emocijas varbūt mēs bieži vien apstājamies tajā attīstībā. Un interesanti, ka kritizēšana ir pētījumi par to, ko nodara kritizēšana, kad viņi neveido šo saikni, šos attīstības pakāpienus. Kritizēšanas moments, kas ir, man liekas, ļoti populārs skolotājiem, tas ir must have. Mums tā kā vienmēr jākritizē, jo mums tā kā atzīmes ir jāliek. Un šis moments tiešām mēs pat nepamanām, kad varbūt skatāmies to cēloni, nevis kritizējam, ir tas, pie kā mums ir jāatgriežas. Šis ir viens no tādiem stūrakmeņiem, kas ir ļoti, manuprāt, svarīgs. Un noteikti mazliet jāizdomāties, kā jūs sajūtaties uzzinot šo informāciju, jo man radās vairāk miers, jo šī kritizēšana ir, teiksim tā, mēs jau tagad esam izšķirojuši, ir veselīgā kritizēšana, ir kritiskā domāšana, kas ir ļoti, ļoti svarīga. Jā, bet to veids pats skolēns. Nevis tā kā otrs tā kā negatīvi, arī pat tas tonis, kā mēs pasniedzam, ir pētījumi, kā mēs kritizējam, kā tas bieži vien ir, atkal skolotāji kritizē, vispār neklausamies, bet tas ir moments, ka, protams, mēs varam novērtēt savus darbus, skatīties, cik ir plusi, kādi mīnusi, bet tā kritizēšana, ar ko mēs zinām, ar ko mēs ejam ar to negatīvo emociju, lai tagad parādītu, cik daudz ir nepareizi, viņa neveido attīstību. Interesants stāsts, ka Džejs Šetī kļuva par mūku. Viņam bija tāda pretestība liela par to, ka būs guru priekšā un viņš mācīs, tātad skolotājs, jo viņam tiešām bija arī sliktas asociācijas par skolu un vispār par mācīšanos, ka skolotājs vienmēr ir tas, kas nosoda, kritizē. Un visas tās nepatīkamās emocijas, ka tev liekas, es neko negribu mācīties, tev ir tāda siena virsū, noteikti daudz zina, par ko es runāju, siena virsū un negribās mācīties. Un šis ir tas nosodījums, tā kritika un tas aizvainojums, kas stāv aiz tā visa, tāpēc noteikti ir vērts aizdomāties, kā mēs labāk varam attīstīties. Guru šajā situācijā iesaka vienkārši domāt, ko tu saki un ar kādu tonu tu saki. Un vienmēr var jautājums pārformulēt, ja liekas, ka, piemēram, māceklis, skolēns, piemēram, saprot, ka viņš tur jaucās un nezina, ko darīt. Piemēram, tu vari piedāvāt šādu jautājumu. Vai tu iedomājies, ka mēs varētu pamēģināt šādi? Kā tev liekas? Vai šī taktika varētu palīdzēt un veidot to kopējo ainu? Nevis es tev norādīšu un es tevi nokritizēšu un ej tagad mājās mācies. Ir pavisam cita enerģija un cita attīstības skala. Tāpēc man liekas, šis te zelta griezuma punkts 7. punktā. Zelta griezums ir ļoti, ļoti svarīgs.
kas spēj mums pedagoģijā un mācību procesā vispār attīstīties un arī veidot veselīgas attiecības, kurā mēs nevis kritizējam, bet mēs izaugam kopā. 8. punkts. Nevis tagad guru jākļūst labākam, bet māceklim ir jākļūst labākam. Tātad arī guru ir māceklis un viņam ir jāmācās. Gan man, piemēram, vīrs ir guru, gan man skolēni ir guru, un es kļūstu par mācekli daudzās situācijās. Tad, kad es vai kaut ko nezinu, vai man labāk ir jāizprot otrs cilvēks, viņa situācija, jo mēs esam kopā šajā aplī, kad mēs mācāmies, ka mēs veidojam izaugsmi, tātad noteikti ir jākļūst vienmēr ieklausoties otrā labākiem. 9. Kam patīk 9. Esi atvērts un zinātkārs. Šis ir mans mīļākais punkts. Jo man tā patīk izmēģināt dīvainas jaunas lietas. Bērniem vienmēr jaunas mantiņas, fidget spinneri, kendamas un tādas kā spēļmantiņas. Atceros, mēs ceļojam pa Indonēziju, tur bija tādas skanošās bumbas, kuras mēs izmēģinājām. Un ir tiešām vispār interesanti arī paskatīties, ko bērni, ar ko viņi spēlējas, kā viņi varbūt komunicē, un tiešām atvērts zināšanām, jaunām zināšanām. Bieži vien ar bērniem tās ir mantiņas kādas, bet arī, ko jaunieši domā. Paldies arī Helmutam par iepriekšējo interviju, kāds vēlas noskatīties. Katra paudze ar kaut ko cīnās, ar kaut kādām idejām jaunām, un tiešām burvīgi uzklausīt un nedomāt, ka ir tikai tā, jo manā jaunībā bija tā, ka es biju tīnis, bija tā, un tagad jums noteikti ir tāpat. Un tiešām uzzināt kaut ko jaunu. 10. Piekop pazemību. Jā, godīgi un cieņpilni izturēties vienam pret otru un cieņpilni arī izturēties pret sevi. Tā arī bija man pagājušajā gadu mācība. Cieni sākot. Cieni sevi, tiešām cieni sevi. Tā bija spēcīga mācība, jo vienmēr es domāju, ka cieņa nāk no citiem. Tāds interesants sitiens, ka es sapratu, paga. Paldies par pagājušajā gadu mācībām, jo tiešām daudzas zināšanas gūstot arī es sapratu, ka cieņa īstenībā nāk no sevis un kā tu pret citiem izturies, un tu arī darīsi vislabāko cienot sevi. Tu gribēsi, lai arī citiem ir šī burvīgā iespēja izbaudīt šo cieņas emociju. Jo, ja tev viņa iekšēji nav, ko tad tu dosi? Tu tikai gaidīsi un tu dusmosies, ka viņš neciena. Sākam bakstīt ar pirkstiem, bet cieņa ir tiešām sevi un lepnība, ego ir tiešām 2 lielākie traucēkļi, lai tās attiecības aiziet pa burbuli, un ir tiešām jācenšas ar godu un cieņu komunicēt, lai arī kas nāk virsū, atcerēties, ka ir tie domino iespējams tam otram cilvēkam ir notikuši tajā dienā vai gadā tik spēcīgi, ka viņš pat nespēja saturēt savas emocijas, bet atceries, ka tev arī var tā gadīties, un cieņa un gods un ieelpot ir svarīgi. Un ir īstenībā 3 interesanti konflikta veidi, kā šīs domstarpības risina, un 3 tipi. 1. ir viss ir jāizrunā uzreiz, 2. ir klusēšana, aizgriešanās, vēlāk ir jāizrisina, un 3. veids ir uzsprāgšana. Ir jāzina, kurš no šiem veidiem jūs esat, jo interesanti arī skolā mēs redzam šo dažādos konfliktu veidus. Es zinu, ka es esmu, uzreiz man viss jāizrunā, man pēkšņi nāk, visas mutuļojas, māros. Mans vīrs ir, ka viņš paklusēs, un viņam tas jāpārdomā, viņš ir 2. tips, un to ir labi zināt, jo īstenībā man ir jāļauj viņam pārdomāt, un es pa daudz nevaru dot dažādas idejas. Mums ir tiešām jānokļūst pie secinājuma, un es arī zinu 3. veidu uzsprāgšana, ko mēs arī bieži vien klasēs redzam, ka bērni nespēja tikt ar emocijām, un tu pēkšņi sprāgsti. Tad 3. veidam iesaka īstenībā kaut ko citu padarīt. Vai nu pēkšņi palēkāt, pazīmēt, bet nomierināties, un pēc tam viņš sapratīs, pēc tam arī pakomunicēt par to. Un ir svarīgi zināt, jo mēs dažādi risinām konflikts un dažādi tipi arī emocionāli reaģē savādāk. Šis bija svarīgs, manuprāt, moments, lai saprastu, ka mēs negaidām, ja es, piemēram,
gribu uzreiz izrunāties, ka tagad ir viss jāizrunā, un kad es sagaidu no visiem to izrunāšanos. 11. ir saproti pareizi. Un tas ir īstenībā interesanti, kā mēs komunicējam, un mēs nedzirdam otru cilvēku vispār. Un mums liekas, ka mēs viņu sapratām, bet mēs paši izveidojam savu patiesību, un mēs viņu apmaļam, un beigās sanāk visādas problēmas. Tad šeit guru iesaka atkārto, ko partneris ir teicis saviem vārdiem. Tad, ja viss ir saprasts pareizi, pasaki, kā tu jūties. Jo mēs bieži vien uzreiz, kā mēs jūtamies, kā tu man varēsi šo te pateikt. Bet jā, mēs emocionāli, mēs sākumā īstenībā mums ir jāieklausās un jāsaprot, ko tad tas otrs mums cenšas pateikt. Jo mums patīk vāvaļot, jā. Mums patīk, ka mūsos klausās, bet mums arī jāieklausās otrā cilvēkā, lai veidot šo komunikāciju. Lielākā daļa cilvēku neklausās, lai saprastu, viņi klausās, lai atbildētu. Un pēc šī citāta jau uzreiz mēs varam arī saprast, ka cilvēks bieži vien vēlas iesaistīties tajā sarunā, grib komunicēt, bet patiesībā grib savu ego un savu to emociju izlaist, pat neieklausoties otrā. Un šī ir tā barjera, kad komunikācija neveidojas. Mēs viens pats tur ar savu ego arī lēkājam. Nu jau drīz tuvojamies beigām. 12. Izsaki atzinību savam guru. Pateicības. Šīs pateicības mums ir tik ļoti svarīgas. Mēs tā priecājamies, ka mēs saņemam pateicību, bet vai mēs atceramies pateicību vairot otrā un tiešām arī novērtēt, it sevišķi arī skolēnus, paldies, ka viņi ir atnākuši šo stundu. Un pēc tam mēs pamanām, ka skolēni saka mums šīs pateicības. Mans fokus bija mācību materiālos tiešām veidot arī pateicības spēles, ar kurām mēs izzinām, kas mums viens otrā patīk. Un pateicība tiešām fantastiska. Es rakstu rītā un vakarā pateicības, kas man vairo tādu iedvesmu. Un arī pateicību dzīvē, cik man daudz ir dots un kas vēl nāks. Šis ir burvīgs aplis, jo mēs vairāk atceramies tomēr pasaukstēties un tās negatīvās lietas, jo tas ir tiešām dabīgi mums tā smadzeņu garozā, bet mums ir tiešām vērts par to pacīnīties un pateikties, jo tad, kad mums kāds pasaka paldies, cik labi mēs jūtamies un arī pamanīt, kā partneru attiecības mainās, ka mēs pamanām šīs mazās detaļiņas, es tev pasaku paldies, kā tu man esi palīdzējis, un tas tiešām vairo arī to vēlmi tam otram cilvēkam palīdzēt. 13. Kā lai šo parāda? Tavs guru nav tavs dievs. Tātad viņš tev palīdz būt labākam, viņš rūpējās, lai tu attīstītos, bet viņš nav viss, viņš nav dievs. Tev pašam ir jāveido sava attīstība, un tu nevari visu uzlikt uz tā guru pleciem. Aha, tāpēc man neizdodas. Tev pašam jāveido šis ceļš, šī atbildība. Tā ir arī mana pagājušā gada mācība. Mēs veidojam arī skolēnus atbildīgus. Un neuzliekam visu savu nastu tagad, ka mums ir jāpaņem visu šis 30 skolēnus uz saviem pleciem un jānes atbildību visu par viņiem, kā viņi izpilda visus darbus. Nē, mēs mācāmies, lai iemācītu viņiem šo atbildību, jo beigās mēs katrs esam dienas beigās pats ar sevi un to, ko esam sadarījuši dienā, tas arī mums nes augļus. Un 14. Vērtīgākā guru dāvana. Kopīga izaugsme, palīdzot sasniegt viens otra mērķus. Un šī ir, man liekas, tāda burvīga dāvana, ko mēs varam sniegt viens otram, ka mēs attīstamies kopēji. Un šeit arī ir, protams, teikts par šiem cilvēkiem, ka viss ir ok, ja mēs ar kādu cilvēku mums nav pa ceļam, mums ir jāpalaiž vaļā, mums nav jātur ar visām varītēm. Bet mēs iedvesmojam, mēs dodamies, jo līdzīgi, man liekas, jā, mēs nevaram izpatikt arī visiem cilvēkiem, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēties, bet mēs varam ar savām zināšanām dot šīs dāvanas un kopēji attīstīties, apusēji arī mācīties un censties tiešām visvairāk gūt no šī attīstības ceļa, jo mērķis arī man, es ceru arī tev, kas skatās, ir mūžīgi attīstīties un noteikti padalies, kāda iedvesma tev šogad ir likusi mācīties. Tāpēc šīs vērtības, ar kurām es dalos, ir kā dāvana ikvienam pedagogam, ikvienai ģimenei, lai
kopēji spētu izzināt viens otru un attīstīties un nebaidīties no izaugsmes un tiešām doties šajā kalnā, kas ir tik augsts ar daudz pakāpieniem un atcerēties viens otru atbalstīt un arī padot roku. Lai skanīgs jaunais mācību gads un daudz jaunas zināšanas un iespējas paveras.